Gaisā virmo deguma smaka. Evikas Siliņas valdība nekad nav bijusi tik tuvu sabrukumam, kā tā atrodas šodien. Šodien Saeimā ar Zaļo un Zemnieku savienības atbalstu tika virzīta Latvija pirmajā vietā iniciatīva par to, lai Latvija izstātos no tā saucamās Stambulas konvencijas. Es atgādināšu, ka Zaļo Zemnieku savienība ir tā kā koalīcija ar Jauno Vienotību un progresīviem, bet viņi atbalstīja šo iniciatīvu, kamēr Jaunā Vienotība un progresīvie balsoja pret. Vakar raidījumā, kas notiek Latvijā, Evika Siliņa pat atklāti draudēja Zaļo Zemnieku savienībai par to, ka ja ZZS nobalsos par, tad tā atlaidīs labklājības ministru. Pie tam vēl progresīvo ministru Švinka teica, ka ja ZZS nobalsos par, tad tur Ventspils osta varētu kaut ko šo to arī nedabūt. Šodien jau pēc balsojuma Evika Siliņa savā X profilā jau ierakstīja to, ka šis balsojums ir koalīcijas līguma pārkāpums un prasīs no ZZS paskaidrojums. Gaisā tiešām virmo jau drīz Evikas Siliņas valdības gals. Atgriežoties pie konvencijas, kas šodien īsti notika? Tika nobalsots par šī jautājuma, par to, lai Latvija izstātos, virzīšanu uz komisijām. Šis jautājums izies komisijas, jo nav iemesla jau Zaļo Zemnieku savienībai, kuri atbalstīja par to, lai virzītu šo jautājumu komisijām, lai viņi arī komisijās to neatbalstītu. Tātad šis jautājums izies komisijas, un tad atgriezīsies Saeimā 1., 2. un 3. lasījumā, un tad Latvija arī veiksmīgi izstāsies no šīs lieliskās pēdiņās konvencijas.